Es gan nepiekrītu, ka neviens par to nedomā. Nav absolūti vēl skaidrības, kas būs ar to finansējumu. Tas neiet tik raiti. Tajā brīdī, kad parādās šīs mobilitātes alternatīvas, tas autocentrisms aiziet mazumā. Paradumu maiņu, kuru mums kopā vajag iedzīvināt, ir tas, ka tavs ceļojums ir multimodāls. Liekas tik loģiski, ja tas maršruts tur iet un vēl 2-3 pieturas pielikt klāt. Mārupe nav savienota ar lidostu Rīga. Viss atdūrās finansējumā. Kurš par to maksās? Ja kāds grib vairāk, to 1 vai 2 kilometrus, tad kādam jānoņem nost. Savienoto trauku likums. Man iepatīk, ka šis viens jaunums lidostu pateica. Es domāju, ka pie tā arī jāstrādā būs. Tas ir svarīgākais šobrīd, ko es esmu sapratis. Panācām to, ka ļoti daudzi pārsēž šo sabiedrisko transportu. Bet mēs nepaskatāmies uz sociāla-ekonomiskiem ieguvumiem, ko tas dod kopumā sabiedrībai. Kurš ir lēmumu pieņēmējs? Tur, kur šis labums ir plašāks. Sadarbība. Cik tas tiešām ir pieprasīts un cik no tā patiešām uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti. Un es ļoti, ļoti ceru piedzīvot vienoto biļeti. Tad ir jābūt skaidri definētam, cik tad no tās kopējās biļetes iekrīt kuram maciņā. Patiešām arvien vairāk domāt kopā un sistēmiski. Rīgā būs labāk. Ja šī griba nav, tad tas projekts ir muļķīgs. Mums ir jāstiprina cilvēku kustības brīvība un mobilitātes vienlīdzība.